Vietas, kur veloceļš šķērso brauktuvi, ir īpaši bīstams. Ieklausieties vērīgi! Mēs laikam esam piebraukuši pie tās vietas, kas varētu būt visbīstamākā. Proti vieta, kur veloceliņš šķērso brauktuvi ārpus krustojuma. Nu, tad šī tiešām ir bīstama vieta. Tieši tā, ceļsardzes noteikumos ir noteikts, ka, ja veloceļš šķērso brauktuvi ārpus krustojumiem, tad velosipēdistiem, lai šķērsot brauktuvi, jāpalaiž transporta līdzekļi. Jā, tad domās uzzīmējam to ceļu. Zīmi dodiet ceļu, jā. Nu, tev kā traumatologam, ja es jautāšu, vai šī vieta ir bīstama, acīm redzot, atbilde jau katram ir skaidrs. Tieši tā, šī ir ļoti bīstama vieta. Nav grūti iedomāties, kas notiek, ja vairākas tonnas dzelžu, kas virzās ar lielu ātrumu, saskries ar velosipēdistu. Saks var būt ļoti smagas vai pat letālas. Nu, un dzīvē, praksē bieži šādi negadījumi? Jā, diemžēl šādi gadījumi ir bieži. Jā, un tad ir jārēķinās, ka varbūt līdz pat mūža beigām tev nāksies to liktenīgo braucienu atcerēties. Tāpēc pārliecinieties, vai brauc mašīnas. Jā, tad samazinam braukšanas ātrumu pirms šīs te vietas. Ja mums brauktuvi brīvi, mēs varam droši braukt, nekāpjot nost. Ja brauc transports, apstājamies un palaižam. Nu ko? Vai noskaidrojāt, ka veloceļš ir mazāk svarīgs ceļš pret jebkuru autoceļu? Vienalga, vai tas būtu grantēts, vai tas būtu smilšu ceļš, vai tas būtu asfaltēts ceļš. Iedomājieties zīmi, dodiet ceļu un to arī turiet vienmēr prātā, kad šķērsojat brauktuvi.